Un tā, mēs ķeramies pie likteņa spēles Game of Destiny izspēles. Šeit ir izdalītas 5 kaudzītes. Mēs izvēlamies pašu sarežģītāko variantu, lai palūkotos, kā likteņa spēle darbojas darbībā. Tātad, šeit mums ir aktuāla tēma Rail Baltica, un mēs iedomājamies iesaistīt visas šī te Rail Baltica afērā iesaistītās personas, tās, kuras es zinu. Tātad, protams, šeit mums būs Briškens, satiksmes ministrs. Šeit ir tās kartes, kuras viņam uz rokām no lieliem arkāniem. Šeit ir velns. Velns ir tāda kārtas, ko var visiem piemest. Tātad viņš kaut ko zina, un viņam ir vēl hierofants, viņam ir imperatoriene, tātad aiz viņa stāv sieviete. Viņam ir vientuļnieks, kas kauj tikai vienu kārti, ļoti tādas kārtas, viņš ir šī afērā līdz ausīm. Nākamais aiz Briškena, kas iet, apstīsimies, kas ir ministram Ašradenam, ekonomikas ministram. Ekonomikas ministram mūsu ekonomika vienkārši raud. Ekonomikas ministram ir imperators kārts, imperators ir stipra kārts, 4. arkāns, bet visas pārējās muļķis. Tas ir cilvēks, kas pilnīgi neko nesaprot no tā, ko viņš dara, jo šeit ir kārts muļķis. Un praktiski Latvijas ekonomika izskatās ārkārtīgi vāja, šeit pat galma kārša nav nekāda. Bet mēs tagad meklējam, kurš pirmais iet. Tātad Briškenam bija no galma kārtīm, pirmais iziet tas, kam ir 3 galma kārtis. Briškenam bija 1 dāma, austrumu dāma, dienvidu kungs un austrumu bruņinieks, kavalieris. Evika Siliņa, viņa kā premjerministre ir iesaistīta. Evikai Siliņai ir kārts nāve un kārts tiesa, saproti, kas viņai jāizspēlē. Viņa var iedarbināt šādus instrumentus. No galma kārtīm viņai ir ziemeļu bruņinieks, ziemeļu kalps, austrumu kungs, 2 tikai, viņai ir mazāk teikšanas nekā satiksmes ministram, tas ir redzams. Pie tam ir kārts pakārtais, viņa atrodas pakārtā pozīcijā. Kas mums vēl paliek? Prezidents Rinkēvičs, apskatīsimies, saulīte, bērns. Daudz skeletu skapī, tiesa. Galma kārtis mēnesis, mēs vispār tur mēnesis, tas ir vispār tāda kārtas, kad mēnesis, saprotiet, tur var būt jebkas ilūzija. Bet arī viņam nav nekādas lielās teikšanas. Galma kārtis 2, galma kārtis tikai 2, un tad viņam nav iespējas izdarīt pirmo gājienu. Viņš arī ir diezgan vāja figūra. Pēc visa tā trumpas nav tās stiprākās. Un pēdējais Saeimas izmeklēšanas komisija. Saeimas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs, iedomājamies, es šeit sēžu, un pie manīm ir tāda, kādi šeit ir spēki. 7. arkāns lielais rati, viņš iet uzbrukumā, citu lielo arkānu nav, tikai rati. Vēlme uzvarēt, pašlaik kā uzvarētājs iet, bet ļoti daudz ir mazo arkānu, un galma kārtis ir 1, 2, 3. Tātad, kur ir galvenais, kā saka, strīds, kurš kuru, kā saka, Briškens Saeimas izmeklēšanas komisija vai Saeimas izmeklēšanas komisija Briškena, jo abiem ir pa 3 galma kārtīm. Tātad jautājums ir tāds, ja galma kārtas, kā lai to pasaka, ir 3, 2 cilvēkiem ir vienāds galma kāršu skaits, tad praktiski pirmajā gājienā iesaistīti viņa abi. Tātad mēs arī sāksim pirmo gājienu, iedomājamies, kad neredzam neko. Saeimas izmeklēšanas komisija neredz neko, spēlējam kā spēlē. Tātad pirmais gājiens dabiski šeit uzprasās 1. Šeit uz rokas ir 3 septiņnieki Saeimas izmeklēšanas komisijai. Un tas ir tāds smags gājiens pie Briškena kunga, jo taču, ziniet, durakā var iet ar vienādām kārtīm 3 septiņnieki. Saeimas izmeklēšanas komisija iet pie Briškena. Mēs pa pulksteņa rādītāju virzienam virsamies. Iet šeit. Un viņi visi ir jāatsit. Un apstīsimies, vai var atsist. Ko tagad Briškena kungs, kā saka, darīs? Vai var atsist pretenzijas? Viņš būtībā var atsist. Bet
Viņš var pat atsist, izmantojot vientuļnieku. Vientuļnieks kauj vienu kārti, pārējās ņem atpakaļ. Bet Briškina kungs ir, kā saka, liels savā gudrībā. Vientuļnieku viņš paturēs. Nē, viņš tomēr trumpas, viņam ir daudz, viņš vientuļnieku ziedos, viņš nesitīsies. Tagad apskatīsimies, vai pārējiem nav septiņnieki, ko piemest. Opā, un skatieties, Ašradens vēl septiņnieku Briškina dārziņā iemet 4. Bet Briškins redzot 4. septiņnieku, visi septiņnieki jāsita. Septiņnieks, kā jūs saprotat, tā ir vieta, uz kuru galva stāv. Briškins paņem vientuļnieku lielu arkānu un saka tā, uz dūlo. Es šito. Viņš nosit vienu kārti, to mēs noliekam. Šis ņem atpakaļ 2, un šis ņem atpakaļ 2. Tā kā mēs šeit redzam, kā Briškins atvaira, varētu teikt, komisijas uzbrukumu, atbildot tikai uz vienu no 3 jautājumiem būtiskiem. Pirmais kārtis ņem tas, kas gāja. Saeimas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs paņem lielo arkānu. Viņam par vienu lielu arkānu vairāk. Tas ir labi. Briškins paņem kārti. Briškins paņem vēl vienu gauma kārti. Kalpa paņem Dienvidu enerģijas. Un, protams, Briškinam mazākā kārts, viņš ar lielām pretenzijām pie Ašradena neiet. Viņš iet ar 4-nieku, ar ziemeļu 4-nieku, ziemeļu enerģijas. Ašradens paskatās, obanā, viņš kauj ar 7-nieku. Viņš ar 7-nieku, kā saka, kauj, atbrīvojas no kārtīm. Un šeit uzreiz, viņš taču nepadomāja, viņš tak dunduks ir. Šeit uzreiz 2 septiņnieki vēl lūdzu kaujies. Vēl 2 septiņnieki. No Saeimas izmeklēšanas komisijas tiek piemest Ašradenam. Ašradens skatās, ar ko lai kaujās. Kaujās viņš ar... Mēs skatāmies kādas kārtas. Šeit 8-nieks nokar 7-nieku. Un šeit viņam ir āksts, kas var nosaukties par jebkuru kārti. Viņam tā kā arī uguns 7-nieks jākauj. Un āksts saka, šis būs uguns 10-nieks, sarkanais 10-nieks. Tagad apskatīsimies, vai kādam nav uz rokām sarkanā 10-nieka. Ja sarkanais 10-nieks ir, tad viss jāņem augšā, jo tad izrādīsies, ka finansu ministrs melo. Apskatīsimies. Sarkanais 10-nieks ir kādam. Sarkanā 10-nieka nav nevienam. Tātad praktiski šis ir nokauts un āksts ir izgājis. Tātad šeit ir nokautas kārtas. Mēs metam nokautējās. Tātad tas, kas gāja, viss kā durakā ņem vienu kārti klāt. Briškins paņem trumpi zvaigzni. Vispār viņam veicās, skatos labas kārtas spēlē. Otrais 2 kārtas paņem Saeimas izmeklēšanas komisija, bet sūdīgas, tātad tas liecina, ka viņiem sāk ar vien sūdīgāk. Un 3 kārtas sev paņems finansu ministrs. 10-nieku, to, ko viņš nosaucās torni, praktiski viņš var sagraut valsti. Un spēku viņš var izlaist gājienu. Viņš ir atkāvies, viņš iet pie mūsu premjerministras Evikas, pie Evikas iet. Parasti tie izmet pašu nevajadzīgāko liekāko, 4-nieku. 4-nieks, it kā viņš šeit nekam nedara, visi skatās, vai ir 4-nieks, kurš vēl var šeit uzbrukt. Evikai 4-nieku nav, šeit arī 4-nieku nav. Ir viens 4-nieks, protams, arī Saeimas izmeklēšanas komisija ir jautājumi. Ir viens 4-nieks, un tagad no 2 4-niekiem ir jāatkaujās. Tātad Evika, viņa, protams, var atkauties no 2 4-niekiem, bet tas būtībā ir diezgan sarežģīti, jo tādas šķiras kā dienvidu kāršu viņai nav. Viņai nav dienvidu kāršu. Tas, ka dienvidu kāršu enerģijas nav, tas nozīmē, ka cilvēkam īsti, kā saka, nav resursu. Viņa ir premjerministra, bet viņai nekas nepiedara, nav resursu, nav enerģijas. Viņa var ugunskārti nosist ar kungu, vienu iztērēja kungu. Un otrai jātērē trumpa. Kādu trumpu viņa tērēs?
kādu trumpu viņi tērēs, lai atsistos. Nāve tā ir tāda diezgan iespaidīga, kruta trumpa. Justice liek visiem novienādot kārtas. Ok, viņa sitās ar Justice. Vai kādam ir kungi? Vai kādam ir kungi? Protams, izmeklēšanas komisijai ir, kā saka, kungs. Vīra kungs izmeklēšanas komisijai. Šeit kungs arī, apstīsimies, šeit arī ir kungs, bet tagad pēc aprēķiniem, vai šeit ir, šeit galvenais ir Rinkēvičam vai ir kungs, jo viņam nevajag, lai ietu pie viņa, nē, šeit nekāda kunga nav. Šeit arī nav nekāda kunga. Tad jautājums, ja Evika atkaujās, tad praktiski viņa iet pie šīs te personas, un šī te persona, ja tiek iesēdināta, nu, teiksim tā, ka nav izdevīgi atdot kungu Briškinam šeit likt, nav izdevīgi. Izdevīgi ir kungu paturēt pie sevis. Nu, Evika, ko darīs? Evika ziedos otro trumpi pakārto. Nu, ja ziedot, kā saka, trumpi vai ņemt tik daudz kungus augšā, labi, pieņemsim, ka viņi noziedo, kā saka, bet ar šo te trumpi viņi var no visiem paprasīt pa trumpim, to viņi neziedo. Desmitnieku nokaut nevar. Viņai piemeta šis te cilvēks, tad viņa domā, lai pie viņa iet. Evika izdomā, ka viņa pats ir šīs te visas kārtas uz rokām, jo tas ir sakarīgākais, ko viņa šajā vietā